Čau, ar klausies, prieks tevi atkal redzēt. Nu jā, regulāri. Regulāri. Un tas īstenībā mani vairāk priecē nekā tā, ka mēs tik vienreiz satiekamies un viss. Ko tu esi pie mums taisījis vispār? Kas tas tāds ir? Nu, drukas darbus, plakāti, digitālie, mazāka formāta, lielāka formāta, pavisam liela formāta no vienas puses, no abām pusēm. Jā, visu mēs taisam rituālu veikaliem. Cilvēki mīļie, reku braucam, reku ir Teika, reku ir Ventspils, visiem, kas ir to. Pica, jā. Jā, visur. Nu, tad man jautājums ir tāds, kāda ir īstenībā tā mūsu ikdienas attieksme saistībā ar to sadarbību, ko mēs veicam? Nu, ja nebūtu laba attieksme, tad es nenāktu regulāri, ka tev ir atbildi, jā, attieksme ļoti laba. Un galvenais, kad ātri viss tiek izdarīts, mēs visu aizsūtam. Viss notiek. Viss ir sapakots pa tev pa daļām, jā? Jā, man viss ir sapakots pa veikaliem. Tā man tāda īpašā prasība, lai mums tur nav jāpārpako, jāpārtina. Man viss ir salikts, sakārtots, un mēs esam ļoti apmierināti. Krūti. Kā teiksim, ir tā mūsu sistēma? Tev patīk, ka pieņemsim nāk kaut kādi atgādinājumi, informācija caur CRM sistēmu? Jā, tas ir ļoti ok. Tas ir ļoti moderni, normāli, mūsdienīgi. Mums lūdzu nobrauks mašīna. Jā, tas viss ir fajni, automātiski. Viss atnāk e-pastā, rēķini atnāk, un nekas nekur nepazūd. Tas ir ļoti priecīgi. Un pieņemsim, kā ir vispār tās sajūtas, strādājot ar mums? Kas pārņem? Nu, kā tu jūties, kad tu nosūti? Tavs šarmes, tas sašarmē visus. Moška, man par citu kaut ko jāsarās. Nē, šis jau ļoti labi sanāk. Jā, tas ir krūti. Tas ir krūti. Nu, es cenšos arī ieteikt kaut ko, jā, lai cilvēkam tas viss labāk darbojas. Nu, forši, klausies, termiņu kvalitāti saprot, ka tur viss ir ok šobrīd. Viss apmierina, jā. Nu, mēs esam tāds klients, ka mums bieži vien vajag pēdējā momentā. Jā, nu, tad mēs tur zvanam probulājam, bet jūs arī pēdējā momentā izpildat mums, tā kā mēs esam ļoti priecīgi. Nu, zin kā, mārketingā strādājot, es pilnīgi saprotu, ka 12 dienā iesūta. Klausies, Raiga, 2 sākas akcija. Jā, tiešām viss ir kolosāli, un mēs nācām un nāksim. Ko varētu novēlēt princelim? Kas tas būtu tāds? Nu, daudz tādas foršas klientus kā Rito. Yes. Mēs gaidām. Nē, darbojoties, strādājot un darat. Un, galvenais ir darīt to lietu, kas pašam patīk. Jo, ja tu dari to, kas tev patīk, acis deg, smaids sejā, tad vienmēr tu nevar nekas neizdarīt. Nu, man tāda enerģija tagad aizgāja, tāpēc, ka man pastāstīja tik labas lietas, es varu doties tālāk. Paldies, Laura, tiekās. Čau!